Lai aizpildītu importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, pieslēdzieties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai EDS. eds.vid.gov.lv. Pieslēgties iespējams, ievadot lietotāja vārdu un paroli, vai ar savu e-parakstu, vai ar portāla latvija.lv piedāvātajiem autentificēšanās rīkiem, piemēram, savu internetbanku. Pēc pieslēgšanās VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai atveras sākuma skats, kurā redzat izvēlni importa muitas deklarācijas pasta sūtījumiem. Spiediet pogu Atvērt. Izlasiet paziņojumu par personas datu apstrādi. Lai turpinātu, nospiediet pogu Jā. Atveras sadaļa Manas deklarācijas. Ekrāna kreisajā pusē redzama izvēlne. Lai izveidotu deklarāciju, nospiediet uz Izveidot jaunu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas noteikumus. Tie satur jums svarīgu informāciju. Lai turpinātu, nospiediet pogu Piekrītu. Atveras deklarācijas sadaļa Sūtījuma dati. Atzīmējiet, vai jūsu sūtījums ir pirkums vai dāvana. Ievadiet informāciju par sūtījumu, kas norādīta saņemtajā ziņā no piegādātāja. Pasta sūtījuma izsekošanas numuru. Pagaidu uzglabāšanas deklarācijas, PUD numuru, svaru. PUD preces kārtas numuru. Ja jums ir šaubas, vai deklarāciju aizpildāt pareizi, ir iespēja atvērt skaidrojošu informāciju pie ailes, spiežot pogu, kas apzīmēta ar burtu I. Kad visas ailes sadaļā ir aizpildītas, spiediet pogu Turpināt. Atveras nākamā deklarācijas sadaļa Nosūtītājs. Šeit norādiet informāciju par preces nosūtītāju, pārdevēja, interneta veikala vai platformas nosaukumu. Ja saņemat sūtījumu no privātpersonas, šeit norādiet cilvēka vārdu un uzvārdu, valsti, no kuras saņemts sūtījums. Norādiet sūtītāja adresi. Ja jums adrese nav zināma, aili atstājiet tukšu. Spiediet pogu Turpināt. Atveras deklarācijas sadaļa Preces. Šeit norādiet informāciju par preci, kas tiek deklarēta. No klasifikatora Preces apraksts izvēlieties preci, kas ir jūsu sūtījumā. Norādiet preces cenu un valūtu, kas uzrādīta rēķinā. Ja sūtījumā ir vairāku veidu preces, nospiediet pogu Pievienot nākamo preci un aizpildiet prasītos datus. Katra veida prece deklarācijā jānorāda atsevišķi. Norādiet piegādes izmaksas. Ja piegādes izmaksas ir iekļautas preces cenā un rēķinātās atsevišķi nav norādītas, aili atstājiet tukšu. Spiediet pogu Turpināt. Atveras deklarācijas sadaļa Papildu informācija. Norādiet savu kontaktinformāciju, lai nepieciešamības gadījumā muitas amatpersona varētu ar jums sazināties. Ja vēlaties, pievienojiet preču iegādi apliecinošus dokumentus, piemēram, rēķinu, maksājuma uzdevumu. Spiediet pogu Turpināt. Atveras sadaļa Nodoklis, kurā redzama aprēķinātā nodokļa summa par sūtījumu. Ja sūtījumā ir preces, kurām piemērojama samazinātā PVN likme, tās piemērošana notiek automātiski. Spiediet pogu Iesniegt. Izlasiet un apstipriniet, ka esat iepazinies ar nosacījumiem. Spiediet pogu Piekrītu. Parādās paziņojums, ka deklarācija ir pieņemta un notiek tās apstrāde. Deklarācijas augšpusē ir redzams tās status un deklarācijas numurs. Jums mazliet jāuzgaida, kamēr sistēma apstrādā iesniegto informāciju. Kad deklarācijas apstrāde ir pabeigta, tās status nomainās uz Gaida maksājumu.
Tas nozīmē, ka jūs varat samaksāt aprēķināto nodokli. Lai samaksātu nodokli, spiediet pogu Maksāt. Izvēlieties banku, kurā veikt internetbankas maksājumu un, sekojot tās norādījumiem, maksājiet nodokli. Kad esat samaksājis, tiek uzsākta maksājuma apstrāde. Lūdzu, uzgaidiet, līdz apstrādes process tiks pabeigts. Kad vides sistēmā tiek saņemta informācija par nodokļa samaksu, parādās paziņojums, ka deklarācijas noformēšana ir pabeigta. Deklarācijas status ir mainījies uz Preces izlaistas. Tas nozīmē, ka varat gaidīt ziņu no Latvijas pasta vai vērsties pie piegādātāja, lai vienotos par sūtījuma saņemšanas laiku un vietu.